savā, ar mīlestību, sapratni, ar mīlestības dzirksteni. Un tici, tas ir spēkos tavos, nest gaismu, kā to svecis dara. Labdien, mīļie! Es jūs sveicu šajā brīdī starp klusajiem, mierīgajiem, ģimeniskajiem Ziemassvētkiem un gaistošo, mirdzošo, skaļo jauno gadu. Mēs atkal esam tikušies savā eglītē. Es dodu svētku uzrunai vārdu Jaunpiebalgas novada domas priekšsēdētājiem Askoldam Lieckalniņam. Jāsaka tā, ka šis Ziemassvētku laiks ir pārdomu laiks par visu to, kas ir šī gadā pavadīts un aizvadīts, kas bijis labs, kas bijis slikts. Un tāpēc šajā pārdomu laikā es domāju, ka mēs spēsim visiem piedot tās kļūdas, kas ir bijušas, un vēlēsim viens otram veselību un pašu labāko. Un man un domas vārdā man jums ir vēlējums, lai jums ir stipra veselība. Tas ir pats galvenais jums. Un sapratni savā starpā, lai jums šis Ziemassvētku laiks ir pats labākais un nākošā gadā jums vēlu visiem to labāko un ļoti lielu veselību. Paldies. Arī Saeimas deputāts no Zaļo zemnieku savienības Ingmārs Līdens. Lūdzu, vārdu. Labdien, piebalcēni! Vispirms jau, protams, sveicieni no Zemgalas. Es tā kā vairāk tomēr no tās Zemgalas braucu, kur ar to Ziemassvētku svinēju. Un te nu tā sanāk, ka Jaunpiebalga laikā man tā kā gandrīz tās otrās mājas sanāk. Laikam nevienā citā pagastā, izņemot savējo vecunieku pagastu, es tik bieži neviesojos un nerunāju. Tad, es tā ceru, ka arī šī tradīcija turpināsies, ir sevišķi tajās reizēs, kad jūs gribēsiet palepoties. Es tā saprotu, ka šodien tur uz galda arī ir kādas balvas, un ka šī diena ir tāda diena, kad jūs gribiet arī palepoties. Un tas ir tas, kas mums laikam Latvijā visvairāk pēdējā laikā trūkst, šīs vēlmes palepoties. Gribās pačīkstēt, pastāstīt, cik grūti, un negribās palepoties, kaut patiesībā mums ir ļoti, ļoti daudz tāda, ar ko mēs varam lepoties. Un līdz ar to es, protams, arī jaunajā tai puķa gadā, puķis tas tāds ekstrēms droši vien, redz, ar karstumu jau nāk, jau Ziemassvētki. Jaunais gads jau būs gana silts, tas laikam tā puķa tošanās iespaidā. Tad es gribu tomēr vēlēt, lai tai nākošajā tai puķa gadā jums arvien vairāk būtu tās vēlmes lepoties. Un arī iemesli lepoties. Gan ar saviem darbiem, gan ar savu novadnieku darbiem, gan gala beigās arī ar savu valsti. Ja mēs leposimies katrs ar saviem darbiem, tad mums būs daudz lielāks pamats lepoties arī ar savu valsti. Un nav jau tā, ka tai valstī viss notika tikai greizi. Ir, ja mēs gribam pameklēt, tad noteikti arī mūsu valstī ir kaut kas labs, un jo mēs vairāk par to runāsim, jo mums pašiem sirdī būs mierīgāks prāts, un mums arī pašiem tad būs staltāki stāji. Un tieši staltāki stāji ir tas, kas mums visvairāk vajadzīgs. Turēsim staltu stāju un leposimies. Paldies! Jā, un starp citu, ja man tā kā dots ir tā, varbūt kungs, man tāds maisīts ir. Ir vēl tāda lieta, ar ko es visu laiku lepojos. Un es vienmēr esmu lepojies un lepošos ar savas valsts dabu. Un mana mūža vēlme, mans mūža darbs vienmēr ir bijis saistīts ar šo lepošanos ar savas valsts dabu. Un es ceru, ka varbūt te arī kāds ir no skolas pārstāvis. Ir. Vienalga, ir kāds? Ir. Un tad nāk kāds skolas pārstāvis. Te tāds, ko? Nāk kāds. Jo te ir viena daļiņa man tā mūža darba iekšā. Tur ir 5 diski, dabas zinībās, noteikti. Prieks, ka Ingmāra dāvana nonāca tieši tā teikt mūsu bioloģijas skolotājas rokās. Dabas zinības diski ir kā reiz tas, kas ir vajadzīgs. Bet
stāstu turpinot par mūsu lepošanos, mēs patiešām lepojamies visi kopā, jo mēs esam izaudzinājuši brīnišķīgu paudzi, mūsu bērnus, mūsu mazbērnus, un šodienas svētku reizē viņi jums ir sagatavojuši jauku, mīļu sveicienu, un tāpēc es dodu vārdu mūsu mūzikas skolas dziedātājiem, lieliem, maziem, kurus sagatavojas Aija, un viņi, es vairāk neko neteikšu. Vēļu mēs jau esam iesaukušas mēģinot, un tad zināms, kad arī to sniegu mums piegriezīs, ja mēs vēl klātāsim un pārstāsim, ja kārtīgi uzdziedāsim. Tāpēc ziemas vēļš. Sāls,
priecīgu prātu, pie sīvītes Betleme visiju klāt, kur lieku galvis no sirsniņa jūt, kā debesu tam savu dvēlu nejūt. Tam tur gūti pie sīvītes man, pie sveicīšanas gaismīgas labīties man, paudīgi brīvu vērtīgu sēdz, ar eņģeļiem dobrās guļoties. Tur guļviņa bērni uz saviem rusijām, projāsēs ar Marijas skata ar bijām, kur galīgi jāļauj ceļos iekrīt, un gaisā tie eņģeļi liels ceļus spīd. Un tā jau bērniņš, Jēzus būs. Pirms vairāk kā 2000 gadiem šis notikums ir vēsturiski apstiprināts, bet neviens vēsturnieks, neviens astrologs un astronoms mums nevar pateikt to dienu, kurā tad ir Jēzus piedzimis. Bet tā mācība, kur ir atnākusi līdz mūsu dienām, mums māca, ja mēs ticam un ceram un mīlam un piedodam, tad mums ir šie gaišie Ziemassvētki, un tie ir svētki tai dienā, kad gaisma nāk pie mums. Un vienīgais, uz ko mēs varam šodien balstīties, tie ir svētie raksti. Lūkas evaņģēlijs no 1. līdz 14. pantam ar šādiem vārdiem apraksta šo notikumu. Tanī laikā nāca no ķēzara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika to brīdi, kad Kirēnijas valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nāceretes pilsētas, nogāja uz Jūdu zemi, uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēme, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts. Ka pierakstītos ar Mariju savu sadarināto, kas bija grūta, un tie, turpat esot, viņai piedzima pirmdzimtais. Viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija telpas, kur palikt tai māvietā. Un gani bija ap to pašu vietu laukā. Tie bija nomodā. Sargāja naktī savus lokus. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja: nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņematies par zīmi, jūs atradīsiet bērniņu autos iedītu un silētu. Un piepēši tur pie eņģeļa, pie debesu pulku draudzem, tie slavēja Dievu un sacīja: gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Ja mums kādreiz kaut kas sāp, ja mums ir vajadzīgs padoms, tad mēs vienmēr meklējam padomu, zvanam pa telefonu, kaut vai ir nakts, vai jābūt rīts, mūsu mīļai mediķei Ilvai. Un viņa vienmēr ir ar mieru celties, skriet un palīdzēt. Kā nu vien tas ir iespējams. Un pēc tam vēl interesējās, kāda ir mūsu veselība, ko mēs, vai mēs tās zālītes izrakstītas esam lietojuši pareizi vai nepareizi. Un tāpēc šodien šeit mums ir Ilva Grauze,
Lūdzu, nāciet. Mēs tevi ļoti mīlam, mēs tevi ļoti cienam. Tu esi mums arī māksliniece, bet visvairāk mēs griežamies pie tevīm tad, kad kaut kas sāp. Bet tāpēc es lūdzu dāvanu pasniegt arī cilvēkam, kuru mēs pazīstam visā republikā. Cilvēkam ar latvisku stāju. Jo viņš ir spējīgs apklusināt ne tikai lauvas un tīģerus zvērdārzā, bet arī saimā vienu otru vīru, kurš nepareizi runā. Ingamārs Līdaka. Man jau kā mēs bez lauvām brauc, man šoreiz tīģeri gan līdzi, varbūt, ka notiek kāds, varbūt, ka tīģeris notiek, ja? Mums galvenā aktualitāte tīģeri, kas ar bez lauvu, tīģeris ir aktuālāks, ja? Tur arī to kāds ilgums pie tiem lauvām, tas ir. Un es jums visiem novēlu tādu lietu. Katru gadu, kad mēs sagaidām atnākumu to jauno gadu, mums katram ir dotas 3 minūtes laika. Kādreiz, ja tā padomā, kas ir minūte, 1 minūte, tad mēs steidzamies, ka viņa ir īsa, un tad, kad mums nekur nav jāstiet, tad viņa ir ārkārtīgi gara. Tad, kad jūs padomājat, vesels 3 minūtes tiek dotas katram laika, lai mēs iedomātos kādu vēlēšanos, un šī vēlēšanās, ko iedomāsimies šo 3 minūšu laikā, nākamajā gadā arī noteikti piepildīsies. Bez kultūras, un bez šī te kultūras nav jaukā, un bez šīm kultūras meitenēm, kuras mēs mīļi saucam gan Ilzīte, gan Lāsmīte. Un tāpēc šodien mēs gribam pateikt lielu paldies šīm abām meitenēm, kuras vienā personā gandrīz mēs varam apvienot, jo mēs abas divas viņas kopā minām. Tātad šodien dāvanas saņem Lāsma. Un dāvanu pasniegt es lūdzu to, kurš atbild pagastā par visu un arī par kultūru. Tātad Askolu lūdzu nāc par šurp. Kurš pies? Lāsmiņa. Lāsmiņa ir milzīga. Viss vienā taisnība. Kā saka, mākslas tad rodas mokās. Arī. Arī uzīt, jā. Un tas kultūras darbiniekiem mums ir tie, kuri mums te sakoši vienmēr un lasa puķības un puško šo namu. Un arī no kurš nežēlo ne savu laiku, ne naudiņu, nāk pie mūsu sunīšiem, kaķīšiem, pie mūsu mājlopiem, lai viņus ārstētu. Un vienmēr atrod laiku apjautāties, vai mēs viņus pareizi barojam, vai mēs viņus pareizi kopjam. Un viens interesants stāsts, ko viņš man pats kādreiz pastāstīja, braucot mājā no viena semināra. Viņam piezvanījis viena tantiņa un saka, ka gotiņa, neceļās augšā gotiņa, nevar izslaukt, gotiņa guļ, neceļās. Viņš iebrauc arī tanīs mājās, staigā apkārtai gotiņai, nekā, izskatās, ka neko līdzēt nevar, un ja brauks uz mājām pēc zālītēm, tad varbūt pa to laiku gotiņa var aiziet uz citiem labākiem laukiem, ganīties. Viņš apjautājās tai mammiņai, vai tev šņabīts ir? Mammiņa saka, esot tā kortelītī, vēl tā drusciņš paliecis, ja? Viņš saka, nes mammiņu to šņabīti šurp, ja? Atnes mammiņu to šņabīti, viņš sameklē to šļirci, to šņabīti paņem iešļirciņu tai gotiņai,
pēc kādām 5 minūtēm gotiņa ceļās augšā, bet mammiņa raud. Viņš jautā, mammiņa, kāpēc tu raudi? Mammiņa saka, jā, bet tagad man šņabīša nebūs. Un viņam baudu pasniegt, es lūkšu arī plaši zināmu mākslinieci, kura varēja dzīvot gan Itālijā, gan Francijā, jo viņas darbi ir pazīstami visā Eiropā. Tā ir tekstilmāksliniece Zintra Vilks. Lūdzu. Par Bābru man tiešām jāsaka tā. Es tiešām nolieku, galvu nolieku, jo kas mēs būtu bez mūsu mīļajiem dzīvniekiem? Cilvēks viens šajā pasaulē ir faktiski nekas, jo no kā sastāv šī pasaule? Pirmkārt jau no dzīvās radības. Mēs jau esam tikai patērētāji. Un ja kāds vēl ir tik labs un dāsns kā jūs, tad tiešām es esmu lielu godu parādā, lai šo dāvanu jums pasniegtu. Tātad? Šī dāvana, jā. Šī dāvana? Šī dāvana, jā. Ļoti skaisti, kāds ir no sirds cekas sirdis. Un tu? Ailārs saņem goda rakstu un arī ielūgumu apmeklēt tos savus mīļos, ko viņš aprūpēja katru dienu, tātad zooloģisko dārzu. Ja? Un vēl, tā kā mēs ar Gundai Grepšu šogad izdevām tādu ļoti vienkārši vilka albumu. Gundai Grepšu uzrakstīja esejas par maniem darbiem. Es ar lielu prieku uzdāvēju, jo tur ir daudz iekšā par putniem un par visu. Un vēl es atdodu. Viņš ir tik labs dakteris, ka viņš pat dod līdzi sunim savas zāles, kuras es nebiju atdevusi jau sen. Un izmantojot izdevības arī Jānim pie viņa pasniegt savu grāmatiņu. Varbūt ziemas vakaros Gundaigas esejas sagādās. Mieru. Es jau ar to dāsno sirdi neizceļos. Man tāds teiciens, gods kalpot Latviju. Un pie reizes visiem priecīgi un veselīgi Viens nominants Līga Ceple, kura laikam vēl joprojām savā aptiekā strādā, acīm redzot, šodien ir ļoti liels pieprasījums pēc zālēm Ziemassvētkiem. Katrā ziņā mēs ienesīsim viņai arī šo apsveikumu. Bet vēl man ir palikusi viena roze, kuru es gribu pasniegt vienai ļoti jaukai kundzei, kura par mums rūpējās, par mūsu dvēseli rūpējās. Tā ir Aija. Viņa pat man iemācīja dažas notis. Un cerams, ka nākotnē pēc gada es pat varēšu šo cietāt. Aija. Mēs ar Oviņam izstāstījām, ka mēs viņam solo repa gabalu jau esam gatavi iedalīt tūlīt, bet iedomājas vēl bišķiņ jāpatrenē. Jaukties, bet es domāju, ka jābūt pēc taisnības, kā tas ir domāts. Ilgi, šī ir tev dāvana. Jā, un šī ir Līgai. Pagaidi, atdod man zodā. Tā. Opiņu drusciņu nojauc. Opiņus drusciņu nojauca. Ir viss atrisināts, visiem ir skaidrs prāts. Jā, tad atkal kaut ko esmu sajaucis. Jā. Bet šeit vēl ir dāvanas, kam tās ir un kas viņas ir atnesis, es nezinu, kas viņas dalīs tālāk. Šī ir dāvanas. Tas Līgai. Šeit ir rakstīts kultūras nama meitenēm. Tātad Liesmai. Lāsmai. Lāsmai, nu jā. Atkal
atkal jāsaņem vācumai. Dāvanas jau nekad nevar. Jā. Paldies. Kultūras nav meitene, ja? Es gan nezinu, no kā tas ir, bet katrā ziņā no sirds.